Nu, ko šodien sen esmu bijis Lēviņām, šodien es esmu uzaicināju kādu cilvēku, jāsaka tā, un parunāsim par viņas dzīves stāstu, kā viņa no bedres tika izrāpās ārā. Īstenībā ļoti tāds drosmīgs stāsts būs. Un ļoti uzrunājošs, un es tiešām iesaku paklausīties, kā no bedres var tikt ārā, ka cilvēks tiešām totālākajā bedrē, varētu tā teikt, vai ne? Vienmēr jau var būt sliktāk īstenībā. Tā, čau, Jolantiņa, es tevi redzu. Es tev ielūdzu. Pievienojās. Jā. Bildi man jāpieņem. Tā, ieslēdz kameru. Tā, Jā, tagad tu man iešu klusā vietā, lai netraucē man un lai es netraucēju citiem ar savu runāšanu. Tā. Atrat klusāku vietiņu, jā. Jā, es atradu kaut kādu vietiņu, kur es varu, cerams, ka mani netraucēs. Vismaz klusumiņš. Super, man prieks, ka mēs esam ēterā, dzīvajā ēterā. Beidzot, es arī tevi uzlūdzu, un tavs stāsts man, es tevi īstenībā, tā dzīvajā nepazīstu nemaz tik ilgi, bet tad, kad es izdzirdēju to tavu stāstu dzīves, tas man tik ļoti uzrunāja, un es gribētu, lai tu varbūt iepazīstini ar sevi drusciņu un arī pastāsti, kā tu nokļuvi vispār Koraļu klubā, un kā vispār tavs ceļš, kad tas bija, kad tavs ceļš sākās, kā viņš sākās, un kāds beigās ir tas rezultāts. Tā, es esmu Jolanta, esmu 5 bērnu mamma, 4 mazbērnu vecmamma jau, un strādāju tagad par vadītāju jau Sarkalkē biju kā pārdevēja, un dzīve man bija diezgan, kā teikt, smaga, asaras birst, tas nav raudu asaras, bet tās no skropstām, tas skrēja kaut kas acīs. Man ir tā, kad nevarēšu parunāt, pilnīgi acīs kožu. Man tā arī ir bijis, kad vienkārši sāk asarot acis, ne no kā, ne no šā, ne no tā. Jā, ne no šā, ne no tā, laikam brilles jānoņem. Stāsts mans ir diezgan smags, kā jau tu dzirdēji. Tas bija ļoti arī, grūti uzdrošināties arī pastāstīt par to, jo dzīvoju es tiešām tā kā kaut kādā bedrē. Tā jau man tad nelikās, man likās, ka viss ir normāli. Tad, kad 2018. gadā man jaunākais dēls salauza kaklu, ieleca ar galvu pa priekšu piepūšamā basēnā, tad mums vispār visā ģimenē, dzīve sagriezās kājām gaisā, pilnībā. Jo tas bija tāds, kad kas notika arī nesapratu, bet tad, kad sākām to apjēgt, ka kas tas vispār ir, ka tā ir dēlam paralīze, kopšana 24/7, un tas ir tāds režīms mājās, nomazgāt, uz poda uzlikt, apģērbt, iedot ēst, un pilnīgi viss, un arī ir jāstrādā, un tad mēs ar vīru kā sarunājām, kad viņš vairāk pie dēla būs, tā kā kops viņu, un es strādāšu. Un es ļoti sevi nomocīju ar visām papildus stundām, ar ļoti smagu darbu, riktīgi. Arī mājās, gan dārs, un viss kas, un tā, un tad ļoti sāpēja kāja, bija arī migrēna tajā laikā, un ko tikai iedzer tableti un eju uz priekšu, iedzer tableti un eju uz priekšu. Pie ārstiem es vispār praktiski negāju,
Bet tad, kad bija ļoti, ļoti jau man tā kāja sāpēja, kad nu jau praktiski nevarēja strādāt vai nē, aizgāju pie ārsta un neko jau īsti man neatrada. Neiroloģis tik pateica, tu strādāt negribi, kad, nu, tā kā man bija tāds aizvainojums, jo es praktiski neju pie ārstiem un šitā man pasaka, es tikai, nu jā, uz medikamentu lietoju, bet ne tā kā tur beigā ārstēties. Un tad, kā jau es biju uzsēdusies riktīgi uz tām pretsāpju, no kurām ir atkarība, jo tev izdzer, kas ir tramadols, kodeīns, un iet tā darbība iet ārā, un tu ņem nākošo tableti, un nebija tik daudz, lai tu varētu nopirkt tās zāles, jo tās uz receptes tik daudz tev nerakstīt, jo saprotu, ka tā ir atkarība veidojas. Un tad palēnām es sāku lietot vakaros alkoholu, lai man būtu vieglāk, lai man būtu tā kā, jo es braucu no darba mājās, man ir otrā maiņa, man ir dēls, pēc kādiem pāris gadiem man pievienojās arī vīramāte, uz kopējiem palika uz gultas, salauza roku, un, nu, tur arī bija smags stāsts. 2 kopjami cilvēki, tu esi no rīta kā 6 celies tā līdz vēlam vakaram, tur darbs, tad mājās ir ēst jāgatavo, jāprūpē abi cilvēki, kuri jāpārģerb, jāiedod ēst, nu, kopšana. Viss. Un tā es atradu to vieglāko ceļu, vai arī man to sāpi noņēma, vai man palika vieglāk, es sāku lietot vakarā pēc darba alkoholu, un tā tas ievilkās, ka tā bija katra diena. No rīta es domāju, nē, es taču varu izturēt, es nepirkšu vakarā to alkoholu, jo, nu, es taču nevaru. Nāk pulkstens 2-3 domas pārslēdzās, tu vienkārši pieeji pie kases un nopērci savu kārtējo devu, ja tev mājās dārga cits darbs, nu, un tā gāja ikdiena, gadiem, nu, nezinu, cik gadi, 3 vai pat vairāk tā bija. Un tad man krusmāte pati attīrīja savu organismu, viņai arī bija problēmas, viņai atkal bija liekais svars, un kā cilvēks 65 gados arī tā tas ir, jā, liekais svars, tas ir normāli, kā ārste pasaka, un tā. Nu, viņa man, tā kā saka, ir tādi koraļu produkti, ar kuriem var attīrīt organismu, un tā, bet viņa jau nezināja, ka man ir tāda atkarība. Un es tā noklausos, bet tā pausu galam, tā kā man tas neuzrunā, kā es abus apvienošu, nu, nesanāks. Un tad beigās, jā, viņa man tā kā, nu, tā kā piespiedu kārtā pareizāk varbūt. Pendeli iedeva. Jā, iedeva man tādu pendeli, vai nu kaut ko ar sevi dari, vai nu es tevi bez mazai nepazīstu. Nu, kaut kā tā. Protams, ka es tur dusmojos, un man tas bija tāds, nu, es taču, nu, pati gudra, taču gudra liela sieviete, ko man tur vajag mācīt. Un tā es domāju, nu labi, es mēģināšu. Es mēģināju lietot tos aknu produktus tā kā, nu, lai attīrītu aknu, jo medikamenti, alkohols, tas viss ir tāda riktīga buķete. Bet es no tām pretsāpju vēl neatvadījos, nu, man viņas vajadzēja, nu, tā bija, nu, tā kā tāda, pat nepateikšu, nu, rīta deva, man viņu vajag un viss. Tas bija tā kā pieredums, vai tev tiešām? Jā, no viņām bija galvas sāp, tev ir mugura lauž, tu visa kā saspīlēta, tu nevari pat normāli pakustēties, nu tā kā lomkas tādas. Ja bija tā kā blakus tie, nu, kā tos sauc, zāļu. Nu jā, tie blaknes, jā, zāļu blaknes. Nu, tās vēl blaknes jau pēc tam tas izveidojas. Es domāju, ka tā ir tieši atkarība, tev vajag to tableti, kad, nu, liekas tev, tu esi nevis miglains, bet tā kā, nu, nemāku tā pateikt. Nu jā, nu tevi lauž, tevi plēš, tu izdzer to tableti, tevi atlaiž. Atkarība, jā. Un es sāku lietot tos koraļu produktus, aknu attīrīšanas, un saprotu, ka tur nekas nestrādā, jo gan tās pretsāpju, gan tās, nu, un es vēl Elīnai teicu, nu, tā kā tas nestrādā, tas nav priekš manis laikam. Un jā, tad, kad vecgada vakarā bijām pie dēla ciemos, es izdzēru šampānieti 3 glāzes, un ka man saķēra kuņģi tā, ka es domāju, ka vai nu jābrauc uz slimnīcu, vai jāsauc ātrie, vai vispār, nezinu, nomiršu, tā bija. Tad atbrauc mājās, protams, man to kuņģi atlaida, bet 1. janvārī sapratu, ka kaut kas ir jāmaina pilnīgi tā, nu,
radikāli, ka nevar tā spēlēties, jo ir jau izdarīts viss, lai savu veselību sačakarētu. Viss jau. Un tad, jā, es pasūtīju to detoks programmu, detoks plus paku, kas ir projektā, piedalījos projektā Izmaini dzīvi 90 dienās, arī janvārī viņš sākās, tas projekts. Un tā soli pa solim es sāku lietot, dzert ūdeni pareizi, taukos un ūdenī šķīstošos tos kapsulas, un kas izvada toksīnus no organisma. Jā, nu, sāku lietot pareizi visu, un jā, sākās man uzlabojumi. Pēc 2 nedēļām es jau sāku mierīgi gulēt, jo es pirms tam 3, kā cēlos augšā, tad līdz rītam vispār negulēju vairs. Nu, tāds bezmiegs bija, es nezinu, no kā tas. Sāku mierīgāk gulēt labāk, tad vēders pārstāja pūsties un sāk iet pūstas nost, jo man bija arī liekais svars diezgan daudz. Un kaut nogāja tikai 10 kilogrami, bet tas ir ļoti, ļoti acīm redzams. Liekas, kad ir nogājuši visi 20, jo tūska bija daudz. Tūska bija ļoti tāda, diezgan liela vispār. Un, jā, un tad izgāju to Detox Plus programmu, mēnesi, tad antiparazītisko sāku, tad jau es atbrīvojos arī no spiediena zālēm, man bija paaugstināts spiediens. Vienā dienā nokrīt spiediens tā, kad nesaprotu, kas notiek, un nākošā dienā atkal izdaru spiediena zāles, atkal spiediens lejā. Un tad es mēnesi, laikam, staigāju ar spiedienu mērītāju uz darbu no rīta, pusdienā, vakarā mērīju, un nevajadzēja vairs spiediena zāles. Un arī tā atkarība, arī tā kā atkrita, es ļoti dzeru ūdeni, tā kā likās tā, kad arī enerģija vakarā pieplūda, nevajadzēja tā, kad, protams, sākums bija grūts, jā, no tā ir jāpārvar, jāpārkāp tas solis, katra diena bija tā mocības, kad pilnīgi tev vilka, bet tad, kad jau pagāja, jau vairs tā nevaru vairs tā atcerēties, jo tā katra diena bija gara, bet tad, kad jau bija nedēļa, jau 2 pāri, jau bija vieglāk, jau likās, kad, tiešām vieglāk, un es visu laiku arī klausījos, ko tie produkti uzlabo, ko attīra, un tad man likās, kad, jā, un kad pašsajūta paliek labāka, un tad sajūtu, ka tomēr bez tā var dzīvot, un arī, tā kā tās sāpes arī nebija tik lielas, kaut tāpat sāpēja, jā, bet pat nemāku pateikt, kā izteikties, jo bija pilnīgi savādāk viss, Pārmaiņas notika, bet no alkohola bija sākumā grūti, tas bija tīri tavs gribas spēks, tas nav tā kā, citiem varbūt arī ir, kad tagad tu teici, ka tev janvārī, tā kā, tu biji aknu programmu izgājusi, ja, tātad aknas jau bija patīrītas, un tu iedzēri alkoholu, un uzreiz tev aknas organisms pateica, nē, mīļā, nekad nebūs vairs alkohola. Droši vien tas arī bija, tikai es jau to nesapratu, kas tas ir, kāpēc man tā slikti palika, kāpēc man to kuņģim sagrāba tās trakās sāpes, jā. Tas laikam arī bija, tas, jo es jau tad nesapratu, kāpēc, tikai teicu, viss pietiek, kā spēlēties, tad ir kaut kas. Tas ir tā kā punktiņš uz zinu, kad pietiek, jā, jāķerās. Jā, un izejot visu to 90 dienu projektu, es esmu sapratusi, kad es esmu brīva no tām zālēm pretsāpjus, esmu brīva no alkohola, es esmu brīva, es varu mierīgi strādāt, varu kaut kur visur uzturēties, man nevajag, man nav tā, ka man ir jāiedzer, lai es varētu kādu darbu izdarīt, lai es varētu tur, nezinu, māju izmazgāt vai ēst uztaisīt vai traukus nomazgāt, jo pusdienu, kamēr man darbojās zāļu iedarbība, es jūtos labi. Tad, kad zāļu iedarbība gāja ārā, tad sākās tās lomkas saucamās, tad man vajadzēja tā kā to alkoholu, lai man paliek vieglāk, lai man noņem tās spazmas un tā. Tagad man neko nevajag. Tagad ir tāds pat, prieks uz dzīvi un arī man arī tā kāja vairs nesāp, jo man bija tā, kad menisks plīsis,
uztaisīja operāciju, bet sāpes man nepārgāja. Tāpēc es domāju, kāpēc man taisīja operāciju, ja man tās sāpes ir tieši tādas pašas. Un, nu, varbūt drusciņ labāk, bet pavisam labi nebija. Tāpēc arī bija gan tās zāles, gan tas alkohols, lai man ir vieglāk. Bet tagad, izejot to programmu, man arī kājās sāpes vairs nav. Man nesāp nekas. Nu, ir, protams, piekūsti nogurums. Nevar jau tā teikt, ka tu esi no jauna piedzimis. Bet salīdzinoši, jā. Jā, es jūtos, nezinu, 3, 4, 5 reizes labāk nekā, nu, tiešām 100 reizes. Mēs taču nevaram prasīt no organismiem, gadiem ir pačkāts viss kaut kas iekšā, kad lai pusgada laikā vai 3 mēnešos viņš kā no jauna piedzimis ir. Bet regulāri ejot, jā, šīs attīrīšanās, tad arī attiecīgi ar vien labāk un labāk sākam. Ar vien jaunāk paliekam un labāk. Jā, man bija arī atvilnis, domāju, no kā man tas klepus, man tāds klepus bija arī, kur es tik neizbraukāju, gan to bronkoskopiju taisīja, arī tā kobra saucamā, viss uzlika mani uz inhalātora, tā kā bronkos kaut kas tur izveidojies, un kuņģim tas atvilnis, jā, arī uzlika uz kodeīna, un uz inhalātoru vajadzēja pūst. No tā es esmu atbrīvojusies, man nevajag vairs neko, ne to amoprazolu, nu, jā, es nevienas zāles vairs nelietoju, nu, izņemot koroļa vitamīnus. Tās jā, zāles, jā, tieši jā, tas ir dabas vielas, jā, kuras man palīdz un dod arī enerģiju un jā, tā kā. Jā, fantastiski. Es īstenībā brīnojos, pirmkārt abrīnoju tavu gribas spēku, kad tev izdevās atbrīvoties, jo tas tiešām tev bija vajadzīgs, jo tas nav vienkārši tāpat tās tur pēkšņi vairs nedzeru, ja. Lai gan citiem varbūt arī tā ir, es zinu gadījums, kad ir tiešām, kad iziet attīrīšanos, visu tās dziļo organismu attīrīšanu, tad nevar iedzert vairāk alkoholu. Ne kafiju, ne alkoholu, vienkārši, nu, ir tas sliktums nāk virsū. Un citi saka, ai, es labāk izvēlos alkoholu dzert nekā attīrīt organismu. Jā, ir tādi gadījumi bijuši arī, ka cilvēki, bet tas ir cilvēki izvēles, ko viņš grib ar savu dzīvi darīt un kā dzīvot tālāk, protams. Jā, tā kā, nu, es reāli abrīnoju tevi un arī tavs rezultāts, tie ir fantastiski, un tas tikai pierāda to, ka šīs te organisma attīrīšanas un palīdzēšana, ja, jo organisms jau mums pats attīrās, viņš ir vesels mehānisms, mēs vienkārši viņam iedodam pareizos ekstraktus, pareizajā secībā, un tādā veidā viss organisms sakārtojās, to sauc par veselības koncepciju. Ja. Protams, tas, ko es uzskatu, kad jāstrādā arī ar galvu ir, ja, jo mums ļoti daudz, kas ir galvā, psihosomatika, kad arī tur ir daudz, kas jāsakārto, un tas jādara ir tā kā kopā. Bet, protams, tas fiziskais ķermenis un garīgais mums ir nedalāmi. Tā kā jā, un ko mēs gribam teikt? Mēs gribam teikt, ka ar 1. augustu, ja kādu uzrunāja Jolantas dzīves stāstu, un tādu īstenībā rezultātu ir daudz. Ne tikai Jolantai ir dažādi stāsti mums un rezultāti, un ja vēlies justies labāk un arī sakārtot savu organismu, tad no 1. augusta sākās projekts jauns. Jā, arī tā kā 90 dienu projekts, arī, kur mēs soli pa solim ejam, un kam būs arī klāt, viņu vadīs Inga Žentiņa no Kanādas, kura arī ir tāda strādā ar psihosomatiku un to emocionālo, ja, pusi, un tātad šis te būs apvienots, tā kā, manuprāt, būs ļoti, ļoti vērtīgs šis te projekts. Es ar nepacietību gaidu viņu, jā, man jau vairāk klienti jau ir tā kā pievienojušies un iesim šo ceļu kopā, un tad, ja tiešām kādu uzrunā, droši jautājiet Jolantai, varat uzrunāt arī Jolantu tā kā privāti vēl par viņas rezultātu un pajautāt, ko tieši viņa lietoja. Vai rakstiet man, un jā, mēs varam pakonsultēt jūs, un tad jau izdomāt, vai tas ir jums domāts, vai nav jums domāts. Tālūk, bet, manuprāt, tā iespēja un izdevība, ja mēs gribam kaut ko dzīvē mainīt, ir vienkārši fantastiska.
Vai ne, Jolantiņa? Jā, tas ir labi, kad tik ātri, nu tā kā var teikt, kad nav ļoti par vēlu, jo var jau visādi būt, kad jau ir par vēlu, tā kā es ļoti priecīga, ka es vismaz Laicīgi. 50 gados attapos, jā, un pavisam savādāk, un es, kā arī saku, liekas zāle zaļāka un putni skaļāk dzied, un jā, viss ir savādāk. Pilnīgi viss ir tā kā mainījies, viss ir, pozitīvāk un viss, jā. Jā, un pat nemanot un tā kā neieciklējoties, zaudēju 10 kilogramus. Liekais svars ir nost, saku, un arī, tāda patīkama sajūta, viegluma sajūta, 2 izmēri mazāk tagad drēbes, tā kā var pirkt un, saku, fantastiski. Tas ir tiešām, tas projekts ir ļoti... Tas liekais svars, taču zaudētais svars tev bija kā bonusiņš, vai ne? Tas nebija tos mērķis. Tas nebija mērķis vispār, es tikai biju domājis, lai man atgūt enerģiju, lai es varētu dabūt enerģiju bez tām, tādām sliktām vielām, ko es daru. Jo, protams, kad es jau ļoti gribēju no tā tikt vaļā, bet es katru dienu sev teicu, šodien, labi, rītā es tā kā vairs tā nedarīšu. Nē, bet tā rītdiena nepienāca. Tā rītdiena pienāca, laikam, 1. janvārī, jā. Jā, tā rītdiena pienāca. Jā, ka viņa pienāca un tiešām, es saku, un tā arī manai ģimenei pat jāpasaka lielu paldies, kā viņi vispār mani izturēja pirms tam un pēc. Viņi nevienu dienu nepateica, ka tu tur kaut ko, tā kā muļķojies vai māžojies vai, jā, tā kā atrunāt vai pilnīgi ne. Viņi, tā kā viņi skatījās, kā es mainos, kā mana dzīve mainās, kāda es palieku pati dabīgāka, dabiskāka, tāda, jā, nebiju vairs tā kā iežogota, kad, tā kā visu laiku uzraujos, uzvalkos un neko tā kā pateikt man nevarēs bija tā kā psihiska, bet, tāda, Tu varētu teikt, bija tāds depresīvs stāvoklis. Pat arī depresija, jā, bet to es tā kā viņu notušēju tajās zālēs un tajā alkoholā, tad, kad man bija labi, es varu runāt tik līdz man nekā nav. Jā, man pat vakarā bija tā, man pat nav par ko parunāt ne ar vienu, jo man pat neinteresēja nekas. Tagad, es saku, pilna māja ar mazbērniem sabraukuši, viņi visu laiku brauc uz šeien tā kā un, liekas, kad vakar... beidzot forši. Jā, vakar salija lietas, vēl mēs pa peļķiem izskraidījāmies ar mazbērniem. Tā pielija dārs, kad, rītīgi. Tas nekas, ka visi sīpoli ir ūdenī, visi ir ūdenī, bet, bija forši. Jā, tieši nav ko ķert kreņķi par lietām, ko mēs nevaram mainīt. Nav vērts vienkārši, vai ne? Jā, lietas mums šogad ļoti apdāvina ar sevi. Riktīgi, es saku, kā nekad pa visiem gadiem salīs. Priekšu un atpakaļ. Jā, tā kā, ja kādu tiešām uzrunā mans stāsts, un es varu arī vēl pastāstīt individuāli, jā, tā kā, jo, tas, kam varbūt pat grūti par to teikt un runāt, jo sākumā jau man arī bija grūti un nepatīkami par to dalīties, tad, kad es biju jau pāri tam posmām, kad es esmu brīva, tad es varēju arī runāt, kad es esmu brīva un esmu atbrīvojusies no tā, jo sākumā es tikai tā kā par to enerģiju, par spiedienu, par atvilni savu, par to es tā kā vairāk stāstīju, dalījos, ka man tas tā kā pazuda un jā, tā kā enerģija un viss tā kā, bet tad, kad jau es sajūtu, kad es esmu brīva gan no tām zālēm, gan no alkohola, kad es vairs virsū neskatos un kad es varu priecāties savādāk, kad man to vairs nevajag, tad es varu arī runāt, kad tā bija ļoti liela problēma un tā bija, to pat nevar izteikt, kā tu tad tanī brīdī jūties, kad cik tas ir, pat nomokoši.
Jā, man pat zosādi uzmetās. Tas ir tiešām, tas ir apsveicam, ka tu vispār dalies, jo tas nav tikai, ka tanī brīdī, ja tajā brīdī, protams, cilvēks ir ļoti noslēgts, bet arī tad, kad cilvēki iegūst rezultāts, viņi arī, jo tā ir tāda delikāta tēma, ja, jo neviens jau negrib atzīt, ka viņš ir bijis tik vājš un, nu, tādā situācijā, un tāpēc reāli aplaus no maniem, ka tu vispār uzdrošinies dalīties. Tā ir ļoti liela drosme par šīm te lietām un problēmām, kas tev bijušas. Un tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka citiem cilvēkiem arī ir šādas problēmas. Un ja viņi izdzird, kad ir risinājums, tad viņi arī saskata kaut kādu iespēju. Un arī viņiem ir šī iespēja atbrīvoties no tā. Galvenais gribēt no tā tikt vaļā. Ja negrib, tā kā negrib tikt vaļā, tad ir grūti, jā, nevar piespiest cilvēku. Kaut gan man arī, tā kā krustmāte vairāk tā kā, piespieda, bet es gribēju to atrisinājumu, bet es nevarēju dabūt. Es dzēru vitamīnus, visādus dzēru, enerģija jau nebija klāt. Tāpat bija tas nogurums, tas nespēks, tās sāpes, nevarēja, es nevarēju neko atrast citu. Bet jā, šie produkti ir tiešām, viņi ir, nezinu, zelta vērti, jo viņi tiešām ļoti labi, atbrīvo. Kurā gadījumā noteikti ir vērts pamēģināt. Pamēģināt var, jā. Kas zina? Kas zina, jā. Jo tas ir ļoti atkarīgs arī no paša cilvēka. Jā, kā Jolanta teica, ir jāgrib. Mēs nevaram palīdzēt cilvēkiem, kuri negrib, lai viņiem palīdz. Mēs varam tikai, paši sev var palīdzēt cilvēki, kuri grib sev palīdzēt. Tā kā, jā, cerams, ka kāds dzirdēs. Ja varam palīdzēt kaut vienam cilvēkam, tas jau ir daudz. Kā, jā. Pusstundiņa ir pagājis. Es domāju, arī pietiek ļoti tā koncentrēti un forši. Paldies tev, Jolanta, ka tu piekriti padalīties, atnākt. Un, jā, ja kādu uzrunājas, noteikti šo, lai viņu arī saglabāšu un ielikšu, lai redz plašāka publika. Un, jā, un, ja kas, tad droši zvaniet, jā, rakstiet mums. Atrast jau tagad var mūs. Jā, Jolantai starp citu arī Facebookā ir viņas stāsts iepublicēts. Varat droši iet un palasīt vēlreiz un sakontaktēties. Tā kā, jā, visi, kas vēlās sev palīdzēt izmainīt savu dzīvi 90 dienās, droši rakstiet mums un mēs pastāstīsim, kā jūs to varat izdarīt. Mēs pastāstīsim, atbalstīsim un... Iesim kopā, roku rokā. Tā kā, jā, visu laiku esam kopā un tiešām atbalstam, konsultējam, ja kaut kas tā esam sasniedzam vienmēr. Jā, tas ir tas foršais plusiņš, kad jā, ejam kopā, jūs neesat viens nekad. Lūk. Tā, paldies vēlreiz. Paldies, Ilzīt, ka tu mani uzaicināji, kad uzrunāji. Jā, gribās, lai šī gaisma, šis stāsts vienkārši un tās iespējas ar vien vairāk cilvēkiem aiziet. Tā kā paldies, jā, un tad jau uz citu tikšanos. Jā, paldies un atā. Atā. Atā.